Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien jūsu priekšā ir 5 asociācijas mājoklis biedri, kuri vēlās gan savā starpā, gan arī jums parunāt par ūdens starpības problēmu. Mēs saprotam, ka šī problēma ir pietiekami aktuāla, un diez vai Latvija ir tāda māja, kura nebūtu saskārusies ar šāda veida bēdu. Jo tik tiešām dažreiz, kad tā starpība vai korekcija pārsniedz gandrīz dubultā patērēto ūdens daudzumu, noteikti dzīvokļu īpašnieki sāk uztraukties, pārvaldnieks arī sāk domāt, no kurienes šāda veida ūdens zudumi ir parādījušies, un visi kopā sāk meklēt atbildes uz jautājumiem, uz kuriem bieži vien viennozīmīgi ir ļoti grūti atbildēt. Noteikti ir vērts parunāt ar cilvēku, kas ir veicis pietiekamu tādu pamatīgu pētījumu par ūdens uzskaiti un tā skaitā arī par ūdens zudumiem ar Dmitriju, kas ir nesen aiztevējis savu kvalifikācijas darbu. Un droši vien mans pirmais jautājums būtu, kā tev, Dmitri, liekas, kādi ir tie būtiskākie ūdens starpības rāšanas iemesli un kā tu viņus tā kā sarindotu? Kas ir tas būtiskākais un kas tavuprāt ir mazāk būtiskākais? Daudz internetā var atrast informācijas par tiem iemesliem, un parasti tie ir minēti 5 vai 6 iemesli. Pirmais no tām ir cilvēku negodprātīga darbība, nenododot radījumus, nododot tos nekorekti un citādi ietekmējot pie nodošanas skaitītāja radījumus. Otrs ir ar tehniskām ierīcēm, ar magnētiem ietekmēti skaitītāji, kas samazina to uzskaitīto ūdens plūsmu. Trešais ir, daudzi saka, ka tas ir atšķirīgos datumos nodotie radījumi, kas kaut kādā mēnesī tur kopumā sanāk kaut kāds neuzskaitīts ūdens daudzums. Vēl ir skaitītāju neverificēšana, vai arī tas skaitītāju vecums. Manuprāt, tieši skaitītāju vecums ir tā galvenā problēma ūdens patēriņa starpībā. Paldies! Interesants viedoklis, bet šeit man gribētos pajautāt arī Alvim, kā prakticim, ko tu vari pateikt par savu māju? Vai tik tiešām tie paši iemesli viņi arī redzami dabā? Vai tomēr ir kāds viens, kas tieši tava māja ir paradījis, tiklīdz mēs varēsim viņu izskaust, dzīve būs ideāla, starpība būs minimāla? Jā, es varētu piekrist par ūdens skaitītāja vecumu, ja viņi netiek verificēti. Tāds gadījumi bija mūsu praksē par to, ka mums ir uzstādīts ultraskaņas ievadā ūdens skaitītājs, kuram ir problēmas pēc tam parādījušās, ka kopējais skaitītājs parāda šādi, un zudumi, nenormāli lielākie 10 kubi, parādās no nolasītajiem skaitītājiem. Tad mēs saprotam, ka kaut kādā vaina pēc tad rodās. Tie skaitītāji bija 2012. Gada uzstādīti, un viņi netika mainīti, jo mēs sniedzam pakalpojumu ar ūdens piegādātāju par lielo skaitītāju. Tas, kas ir iekšēnē, tas jau ir mūsu atbildība. Un attiecīgi liku mājas iedzīvotājiem mainīt šos skaitītājus. Radās situācija, tagad ir otrādāk, ka nav zudumi, bet ir tieši otrādāk, apjoms ir lielāks lielajiem skaitītājiem nekā nodotajiem. Un tāpēc mums rodās gada griezumā mēs savācam 35 kubus jau virsū. Tad ne zudumi, bet plusā. Un līdz ar to, ko mēs varam secināt, ka skaitītājs praktiski sakot neveic savu darbu, viņš ir aizaudzis, rotoru spārniņi ir aizauguši, un tad viņš neveic to darbības principu pareizi uzskaiti. Iepriekš bija tā, kā mēs to konstatējām, pirms uzstādījām jaunos dzīvokļos skaitītājus, tad bija tā, ka visu laiku bija 1 mēnesis zudumi, 2 mēnesis kubi pāri. Un tad tajā mirklī 2 mēnešos bija 0. Tad likās, ka nekas nenotiek. Bet, redziet, arī
tas, ka netiek verificēti skaitītāji un netiek viņi pārbaudīti vai arī netiek mainīti, jo jau ilgs darba process, tad attiecīgi var rasties. Nekas nav mūžīgs. Un tāpēc paldies iedzīvotājiem, kad veica maiņu. Tieši to pašu es arī gribēju jautāt, vai veiksmīgi un ātri ir norisinājuši šīs procesi, vai tomēr bija zināma mēra pretestība no dzīvokļu īpašnieku puses, kāpēc mums ir jālēš jau visu mūžu, mēs esam paši pasūtījuši skaitītāju maiņu, un tagad mums tā visa ierasta kārtība, ir savādāk. Mūsu gadījumā ir tas, ka mums bišķi tās izpratnes par kārtību, mēs nepārzinām likumus, mēs nepārzinām tās normatīvās lietas, un tāpēc es kā biedrības vadītājs, tad man ir jāsako tam visam līdzi. Un ja šādas problēmas parādās, es jebkurā brīdī kopsapulci sasaucu un ziņoju par to, ka mēs esam zaudētāji, jo visi zudumi mūsu gadījumā tiek sekti no kopējā fonda. Un attiecīgi, ja mēs, piemēram, kāds vēlas, kā teikt, iepriekš minēja ar magnētiem vai kaut ko pretiesisku darīt, jūs paši sevi apzogat. Un tāpēc nav motivācijas tādu lietu darīt. Ir tikai tas brīdis, kad jāmāca, jāskaidro, jāstāsta, kas tad ir tie pamatprincipi, kāpēc ir jāmaina. Un šajā gadījumā nostrādāja iedzīvotāju saprašana par to, ka nekas nav mūžīgs. Un, protams, kad ir jāmaina, ja likums prasa, tad viņš kaut kādā iemeslā jau ir tie 4 gadi noteikts. Ne jau kāds izdomāja, bet tas ir noteikts. Un attiecīgi par to pretestība nebija īsti, tā teikt, liela. Bija arī tādi, kas uzskatīja, ka viņš nepirks jaunu skaitītāju, bet viņš viņu verificē. Man nav nekāds problēmas, papīrs man ir redzams, viss kārtībā, nav nekādas pretenzijas. Bet pārsvarā mums tā demokrātija, kā mūsu mājā notiek, tas notiek visi jautājumi diezgan ātri. Ja ir vajadzīgs, tad pēc iespējas ātrāk to visu izdarīt. Un iedzīvotāji atsaucās. Jā. Var apgalvot, ka jūsu māja sava ziņa jau ir uztrenējusies, tā kā ieviest kaut kādas tādas pozitīvas pārmaiņas, jo tik tiešām redz to ieguvumu un atdevi, ja? Jā, noteikti, jo ja būtu vēl joprojām problēmas ar zudumiem, ja iepriekš parādījies, un tagad es redzu, nav, tad viss ir bijis tajā vaina, tajos skaitītājos, tad, ja būtu vēl joprojām, tad es meklētu no tā lielā skaitītāja puses, kur tā rodās tā problēma. Jo es, kā jau minēju, nav iemesla zakt tagad to ūdeni, jo mēs tāpat maksāsim visi par to tavu rīcību, ja? Un tu pats vēl par to apsaimniekošanu maksā, un tad es ņemu no tās apsaimniekošanas par tiem zudumiem, sēdzu to, un tad jums tas nebūs ekonomiski izdevīgi. Jā, nepastāv tā reāla izdevīguma. Paldies, Alvi! Līga, kā viss notiek tava mājā? Ko teiksi, kad ir būtiskāki iemesli tava gadiem, vai sakrīt ar to, ko pateica kolēģi, vai tomēr tava pieredze ir savādāka un varbūt arī ar to unikāla? Mana pieredze, es piekrītu kolēģiem, arī ir ūdens zudumi, un mēs šo problēmu risinājām nākot kā pārvaldnieks ar iniciatīvu. Sākotnēji nomainīt visiem iedzīvotājiem skaitītājus uz vienotu firmu, uz augstākas klases ūdens skaitītājiem. Un, teiksim, arī piedalījāmies ar daļēju kompensāciju. Tātad dzīvokļu īpašnieki maksāja daļu, un mēs sedzām otru daļu. Tātad tā kā lai motivētu iedzīvotājus. Un nomainot ūdens skaitītājus, mēs pamanījām, ka starpība pieaug. Un vērsāmies pie pakalpojumu sniedzēja par minot šos objektu, šo situāciju, ka ir tāda situācija un lūdzām viņiem pirms laika veikt ūdens skaitītāja verifikāciju. Un mūsu gadījumā šis ūdens skaitītājs tiešām bija kļūdains, un pakalpojums sniedzējs arī koreģēja 5 mēnešus atpakaļ, teiksim, ūdens rēķinas, un ir vēstuli, ko viņi atsūtīja. Tā. Tad manā gadījumā šis arī viens bija tāds moments, ka tomēr mēs varam runāt par skaitītāju vecumu, un jo viņi vecāki, acīm redzot, tur varētu būt parādīties kādas problēmas. Un arī šoreiz es uzskatu, ka ir svarīgi strādāt pie tā, lai ūdens skaitītāji tiktu nodoti vienā, teiksim, maksimāli, cenšoties vienādi dienā. Protams, tas nav iespējams, bet pie tā ir jāstrādā, jo arī tās svārstības tomēr ietekmē. Var jau teikt, ka viņš
laika gaitā izlīdzinās, bet ja mēs aprēķinām zudumus konkrētajā mēnesī, tad tas ietekmē, teiksim, tā mēneša periodā. Tātad tā ir mana, teiksim, tāda, pie kā strādāt. Protams, tas ir labi nelielās mājās, kur tu vari uzrunāt konkrētu iedzīvotāju, bet, ja tās ir lielākas mājas un vairāk mājas, tad tas ir tāds arī jautājums, pie kā strādāt, es domāju. Cik liela ir tava māja? Manā mājā ir 55 dzīvokļi. Nu, es teiktu, ka tā nav maza māja, un pārliecināti arī bija tikpat vienši kā Alvim, vai tomēr bija kaut kāda pretestība no dzīvokļu īpašnieku puses? Es domāju, ka motivēja arī tas, ka mēs iesaistījāmies kā pārvaldnieks, ka mēs nācām un kompensējām daļēji tos, tā ka viņi iedzīvotāji redzēja arī mūsu to iesaisti, un tā kā nav kas uzlicis tikai uz viņu pleciem. Paldies, Līga! Nora, es zinu, ka tava māja arī skaitītāji ir nomainīta un ir attālināta nolasīšana. Nu, un ko tu teiksi? Tu redzi, ka tik tiešām tas rezultāts ir pozitīvs un tev sanāca samazināt? Jā, es varu teikt, ka mēs sasniedzam ļoti labu rezultātu, jo manā namā strādā 73 skaitītāji kopā ar ievada skaitītāju. Visi ir attālināti nolasami. Tad es to varu nolasīt burtiski 15, 20, varbūt pusstundas minūšu, tur bija par minūtēm, jā, un līdz pusstundēm tas process saņem, jo man ir 3 literi, 35 dzīvokļi un diezgan liels platības, un tāpēc, kad man vajag apstaigāt to objektu, es nevaru vienā vietā nolasīt visu skaitītājus, jā. Lēmumu pieņemšana mums nebija tik ļoti viegla, kā šeit kolēģi stāsta. Ja? Tomēr izdevās pārliecināt vairākumu. Tur, man liekas, mums bija 50, es tagad varu apmaldīties, kādi 3 vai 4%, un tā kā drusku vairāk nekā ir nepieciešams, jā, tur nebija tā, ka ne 70%, ne 80%, bija ļoti daudz cilvēki, kuri pretojās, jo neredzēja ekonomisko jēgu šim te pasākumam, jo pasākums, atklāti var teikt, nav lēts. Bet es sagaidīju tādu momentu, kad vairākumam vajadzēja mainīt skaitītājus. Un tad man vieglāk nākās pārliecināt tos cilvēkus, jo tāpat vajadzēja mainīt. Un tad mēs veicam aptauju, un aptaujā diezgan liela bija. Un mēs mainījām metodiku uzreiz. Par skaitītāju iegādi un montāžu maksāja īpašnieki, bet par radio uzlikam mēs ņemam naudu no uzkrājumiem. No uzkrājumi arī apmaksājam nolasīšanas aparatūru, jo tad, kad mēs to darījām, tas bija aptuveni 8 vai 9 gadus atpakaļ. To uzņēmums, ar kuru mums bija tas līgums, nodrošināja. Ja, tur bija varianti, jo viņš varēja nodrošināt pats to datu apkopi, ja, bet bija alternatīva variants, ka mēs to varam darīt paši. Un mēs to tā kā naudu vienmēr skaitīt īpaši sākumā, jo ir grūti, kad tu sāki no nulles, mēs pat sākam no mīnusiem, jo mums bija liela parādi namam, tur par siltumu, par ūdeni, tur bija mums tiesvedības, tā kā katru kapeika bija ļoti vērtīga. Un tāda iespēja mums ļoti bija svarīga, jā, lai mēs varam to paši nodrošināt. Tad kopā ar visu to aparatūru mēs iegādājāmies softu un visu to veicam paši. Mēs bijām ļoti gandarīti. To procesu pārēju. Ja? Mēs nodrošinājām cilvēkiem apmēram pusgada periodā. Un tad nekādas sankcijas nebija piemērotas tiem, kuri nemaina skaitītāju uzreiz, bet tajā pusgadā katram bija iespēja to izdarīt. Metodika savukārt bija ierakstīts, ka pa visu to starpību, kura rodās pēc
tas pārējais perioda maksā tie, kuri pretojās šim te pasākumam. Vēl man liekas, ka bija atrunāts vēl kaut kāds periods, es tagad varu kļūdīties, bet man liekas, ka vēl bija kaut kāds pusgads atrunāts, kā vēl, ja tanī pusgadā es tur paskatījos, ka, tiešām cilvēkiem tā verificēšana būs vēl pusgada, tur kā 20%, man liekas, diezgan liels tas procents, ja? Un tas mēs nelūdzam piespiedu kārtībā iekļauties tanī pusgadā. Labi, vēl tie 25% variem mierīgi nomainīt skaitītājus vēl pusgada, pēc tam, ja? Un pēc tam tad stājās spēkā metodika, pēc kura nosacījumiem visa starpība, kura bija, kura parādījās pēc tam, bija rēķināta tiem, kuri neatbalstīja šo te vairākumu lēmumu. Ot šeit rodas loģisks jautājums. Tu tās stipri un manami pasvitroji, ka tev ir 73 šādi skaitītāji. Jā. Tas ir tik, cik ir jābūt. Tas ir 100%, vai tomēr vēl joprojām pēc 9 gadiem palika cilvēki, kuri izmisīgi pretojas un dabū visu to starpību? Tādi nepalika. Tagad pilnībā mēs tur dažas divainas lietas atklājām, ka bija paralēli pieslīgumi, ka cilvēki tur stāstīja, ka tie ir kontrolskaitītāji, bet izrādījās, ka nemaz tie kontrolskaitītāji nav, ka tie ir pilnvērtīgi pieslīgums. To mēs darījām, protams, ar speciālistu palīdzību, ar santehnikiem, jo tur diezgan interesanti viss bija sakārtots, bet tomēr mēs tikām skaidrībā, kā mums ir sakārtoti tie skaitītāji mūsu sistēma, un tagad absolūti viss ūdens mums tiek uzskaitīts. Patiesībā visu to mēs panācām gadu garumā. Un šobrīd ūdens starpība tava māja neparsniedz kādu lielumu? Neparsniedz, tas svārstās, tas rādītājs svārstās, vidēji tas ir 7%. Ļoti labs rezultāts. 7, kādreiz varbūt arī 9. Kā kolēģis minēja, man arī no 20. gadā man strādā ievadas, tas bija pēdējais, ko mēs montējām, tas bija ievada skaitītājs, mēs nomainījām turbīnas, kuras, kā vēl vien kolēģis stāstīja, ka visu laiku vajadzēja, nekad man nestrādāja tā turbīna 4 gadus, nekad. Vienmēr bija ļoti lieli rādījumi, vienmēr bija pirmstermiņa verificēšana, vienmēr akts pierādīja, ka skaitītājs nepareizi skaitā vairāk, daudz vairāk nekā vajag. Ja? Bet to vienkārši vajag sekot pārvaldniekam līdzi un laicīgi pieteikt nomaiņu, un tad, ja skaitītājs nepareizi rāda, tad var pat ar pakalpojumu sniedzēju, jūs minējat 5 mēnešus, Rīgā tas ir 3 mēneši. Mums vismaz skaita Rīgas ūdens, pa 3 mēnešiem mēs arī dabūjam pareicinu, un, protams, kā bijam apmierināti. Tagad man vēl, ko es varu piebilst, ka sakarā ar to, ka manā objektā ir tik ļoti precīza uzskaita, ļoti korekta uzskaita, tad, piemēram, kad notiek avārijas situācijas, tomēr mums notiek, mēs neesam nodrošināti, pat ja ir viss nomainīts un viss korekti uzturēs, tāpat tas notiek, tāds gadījumi, Tad ar Rīgas ūdeni es varu runāt par reķina korekcijām, ūdens mēs paņēmam, tad mums vajag apmaksāt to. Bet nav kanalizācijas, protams. Tieši to klasiskais risinājums. Tieši to daļu es varu pierādīt, izrēķināt un rēķinu korigēt. Un viņi ar mums runā, tāpēc, ka ir korekti noformēts akts, korekti tiek veikti aprēķini, un tad ir par ko runāt. Kad viss tas nav, tad nav par ko runāt. Teiksim, tā jūs runājat viena augstā līmenī esošajā valodā. Jā. Paldies. Šeit bija pieminēts jautājums arī par mājas ievadu skaitītāju un par to, ka viņš arī mēdz melot, vienkāršiem vārdiem sakot. Es atceros, ka tava darba, Dmitri, arī bija tam veltīta, nevis atsevišķa sadaļa, bet tomēr dažas rindkopas par saviem novērojumiem,
kuri skaitītāji melo tā kā uz lielāku pusi, kuri melo uz tātad samazinājumu. Pastāsti lūdzu par tiem novērojumiem, jā. Galvenā ievada skaitītāja uzbūves dēļ, pēc kāda laika viņam aizaugot vai kad sākās kaut kādi bojājumi iekšējie, viņš sāk skaitīt vairāk ūdens nekā caur viņu ir noplūdis. No citas puses dzīvokļu uzstādītie skaitītāji pēc aizaugšanas un bojājumiem sāka radīt mazāk nekā patiesībā ir. Un manā praksē bija gadījums, kad, ko kolēģi jau pieminēja, ka galvenais ievads skaitītājs jau pēc gada, pēc tā uzstādīšanas sāka dot kļūdu ap 60–70%. Un vēl gribu piebilst par tiem veciem skaitītājiem. Es nedomāju ar to, ka tie ir neverificēti skaitītāji. Sanāk tā, ka vidējais skaitītājs gadā uzskaitā 30–40 kubikmetrus ūdens. Un ja uz skaitītāja ciparnīcas jau ir pie 200 kubikmetriem, tad viņš ir vecs un viņu vispār nedrīkst verificēt, jo viņš jau ir vecs. Par to verifikācijas procesu es arī tajā iedziļinājos un uzskatu, ka šo praksi vispār vajag atcelt un uzstādīt, varbūt pagarinot to darbības termiņu līdz 5 vai 6 gadiem, bet nomainot skaitītājus dzīvoklī uzstādīt tikai jaunus. Viņi nemaksā tik dargi, jo pašlaik izveidojas situācija, ka bija dzirdēts, ka pie verifikācijas notiek nevis skaitītāja maiņa, bet tikai tās sausās daļas ciparnīcas maiņa. Līdz ar to tā vecā pamatne, kas arī uzskaita to ūdeni, viņa vispār paliek tur 3–4 verifikācijas periodus. Tā. Ar to arī tas skaistais moments, kad viss darbojas, arī beidzas, par to, ko mums diemžēl nesaka. Arī vēl viens tāds jautājums, ja mēs runājam par ūdens starpību, droši vien es uzdošu to tev, Līga. Kā tu domā, vai ir, neteikšu, ka vērts, vai ir pareizi pariet uz tiešiem noreiciniem, tā kā starp dzīvokļu īpašniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, šajā gadījumā ūdensaimniecības pakalpojumu sniedzējiem, lai tā starpība viņa paliktu, teiksim, tā ārpus dzīvokļa, ārpus mājas, kaut kur tajos kopējos tīklos, protams, tiktu arī tā kā iekalkulēta vai ielikta iekšā, tā maksa, kur ir paredzēta par sniedzamo pakalpojumu. Es piekrītu, kad būtu vērts ņemt vērā ieviest tiešos norēķinus. Es kā pārvaldnieks arī pati par to biju interesējusies, kas ir tas nepieciešamais, kas jādara. Jo pārvaldniekam ir tā lielā rūpe par to starpību un tieši kā sadalīt un kā proporcionāli un kā, lai saka, godīgi. Un tas būtu, teiksim, solis, kā mēs varētu to noņemt no sevis atbildību, piemēram. Tā izskaitā. Jā. Bet savukārt es interesējos par šo iespēju un sapratu tā, ka pakalpojums sniedzējs nav gatavs pats visu uzņemties. Tur tāpat būtu pārvaldniekam jāiesaistās un jānolasa šie skaitītāji. Tā kā, teiksim, ja ir mans darbs nolasīt un nodot viņiem rādījumus, tad es to īsti nesaskatu kā tādu alternatīvas. Kā tādu būtisko uzlabojumu. Jā. Ja uzņemtos, teiksim, pakalpojums sniedzējs, tad visu procedūru no sākuma līdz galam. Tad tas noteikti strādātu un viņi varētu ar to darboties. Paldies. Alvi, ko tu teiksi par tiešiem norēķiniem? Es noteikti atbalstītu tiešos norēķinus, jo tas nav tikai arī ūdens sakarā, tas arī citu pakalpojumu sakarā, jo man kā pārvaldniekam ir, tā teikt, jāstrīdās dažreiz varbūt ar tiem cilvēkiem, kas ir dažādi finansiāli apstākļi vai kādas citas iespējas, kuras rezultātā viņš nemaksā par tev par rēķiniem. Un tev, no kurienes dabūt to naudu, samaksāt tos rēķinus. Ja līgums noslēgts ir uz kopējo skaitītāju.
Ja mūsu gadījumā ir atsevišķi skaitītāji, es tikai skaitītājs kalpo kā uzskaites sistēma, nevis kā norēķina sistēma, pēc kā sadalot ūdens to daudzumu, kas ir kopējā skaitītājā pa daļām proporcionāli lietojumam. Es visnotaļ domāju, ka tas ir vajadzīgs, bet ir jautājums, kas to uzraudzīs. Tas arī pabeigs. Ja Latvijā, piemēram, ieviestu attālināto skaitītāju sistēmas, es pieļauju visām mājām, tad pakalpojums sniedzējs šo pakalpojumu nodrošina, viņš arī atbild par tiem skaitītājiem. Kāda viņa kvalitāte, vai viņi pareizi vai nepareizi. Es varu tikai novērot, vai tās starpības nav pa daudz, vai zudumos, vai kaut kas nav kārtībā, varbūt. Ar īpašniekiem var pateikt kaut ko pakalpojumu sniedzējiem, kaut tur izskatās, kad ir aizdomas, kad ūdens netiek nolasīts pareizi. Jā, tas tāds plašs diskutabls jautājums, es domāju. Piekrītu, bet droši vien no mums šodien šeit esošiem mūsu auditorijai sagaida arī kaut kādus tādus praktiskus ieteikumus vai novēlējumus. Jo, protams, mēs ar jums šodien esam izrunājuši par ūdens starpību kā tādu, gan arī par tehniskiem aspektiem. Bet Alle, droši vien, ka sāksim tā kā ar tevi. Viens ieteikums. Mājai ir būtiska ūdens starpība. Ar ko sākt? Pēc manas pieredzes nebaidīties ieviest 21. gadsimta risinājums, tas ir tehnoloģija ziņā, jo ieguldīto naudu jūs, es uzskatu, kad dabūsiet atpakaļ, jo, piemēram, saistībā ar ultraskaņas skaitītāju man izmaksāja tajā reizē 140 eiro izdalīt uz tiem 6 periodu gadiem. Tas nav, man liekas, tā teikt, tiešām nepaceļama summa, ka tu vienreiz ieguldi, lai tev precīzi rēķināt un lai tev neviens nebūtu tā kā apzakts. Tāpēc, ir viedokļi, bet, protams, jo vairāk ieviest, jo, kā teikt, man ir tikai manas vēlmes, ko es izsaku īpašniekiem. Īpašnieki ir tie, kas izlems, vai viņiem vajag vai to nevajag. Respektīvi, atkal šajā gadījumā īpašnieks ir tā galva un pārvaldnieks ir tas rokas, kuras arī īsteno un izpilda. Noram, tavs pirmais solis. Tagad, redzot un dzirdot to, ka mēs sākam, kas ir jādara, izslēdzot ārā datoru, kur ir jāiet, kas ir jāmeklē. Kad ir starpība. Ir starpība un ir vēlme arī šo problēmu novērst. Nesidēt un negaidīt brīnumus. Es varu teikt tikai tā, ka patiesība maksā naudu un visi risinājumi arī maksā naudu. Un tas atmaksājās beigās. Ja? Jo, piemēram, spriežot pēc sava objektā, mēs, tā kā kolēģis iesaka, mēs arī, tas bija noteikums aptaujā atrunāts, ja, ka mēs liekam tikai jaunu skaitītājus. Un mēs pat tādā pirmajā aptaujā tādu iespēju neparedzējām, jo, protams, visi bija ļoti iedvesmoti ar visam tam tehnoloģiem un tā tālāk, jā, un, protams, kad bija sasniegts rezultāts, tas bija nākamais tāds iedvesmas vilnis. Un pēc tam, kad pagāja tie 4 gadi, pēc kurā it kā vajag pēc likuma verificēt skaitītājus, es secināju, ka mums koeficients turās ļoti labas robežās, jo sākumā tā starpība bija 1–2%, un pēc tam mēs sasniedzam 5%, bet te nebija ne 10%, ne 15%, ne vēl vairāk, par ko cilvēki pārdzīvo. Tad mums pārdzīvot nebija par ko. Un tad es kā pārvaldnieks rīkoju nākamo aptauju. Un piedāvāju cilvēkiem turpināt izmantot šos te skaitītājus, nemainīt, netērēt naudu, nejaukties tādā sistēmā un vienkārši turpināt dzīvot tā, ka mēs dzīvojam, netērēt naudu lieki. Un rezultātā mēs līdz šīm brīdīm, cik 8–9 gadus, mēs izmantojam tos skaitītājus, kurus mēs ielikām tad. Un līdz šīm brīdīm mums ir normāla starpība. Tad es varu teikt, ka tas atmaksājās. Ļoti labs veiksmes stāsts. Paldies! Līga, tavs novēlējums vai ieteikums? Ko tagad darīt? Kur skriet? Ko meklēt? Es teiktu tā, nekur nevajag skriet, nekur nevajag meklēt, bet ir
īpašniekiem jāvienojās kopībā, jāveido kopība un jārunā, jāizvērtē esošā situācija, jo es pieņemu, ka katrā mājā situācija ir atšķirīga, tāpēc svarīgākais ir uzvesties kā īpašniekiem, interesēties par to, kas notiek viņu dzīvojamā mājā, kādas ir iespējas uzlabot esošo situāciju. Sākt ar sapulci, ar kopā sanākšanu un lemšanu kopīgi. Respektīvi, ir jāsāk ar to, ka cilvēki iepazīstina viens otru, ka cilvēki izprot, ka tā ir viņu problēma, nevis pārvaldnieka problēma, un arī saprot, ka ir jāvirzas tālāk visiem kopā, pieņemot kopības lēmumu, vai ne? Tieši tā. Paldies, Līga. Dmitrij, droši vien tev, ka specialistam tad savu ziņu noslēdzošs vārds. Vai tu piekriti visam iepriekš teiktēm, vai tomēr tu teiktu, ka nē, paga, pirmais solis ir savādāks? Es tomēr no savas puses to jautājumu redzu. Un pirmais, kas būtu jādara, ir katrs īpašnieks var apsaimniekošanas rēķinā redzēt gan arī mājās kopēju ūdens patēriņu, gan arī ūdens patēriņa starpības daļu, kas pienākas viņa dzīvoklim. Atrast pagātnē, varbūt tas ir 2 gadi vai 3 gadi, kad tā starpība bija pieņemamas robežās, un apskatīties, kas uz to laiku bija mājas vidējais patēriņš, tur 3 mēnešos vai 4. Un bieži vien tur ir tā, ka ejot gadiem, novecojot ievadu ūdens skaitītājiem, mājas vidējais patēriņš ievērojami palielinās. Bet tas nav saistīts ne ar to, ka cilvēku palika daudz un noteikti dzīvokļu vairāk nepalika mājā. Un līdz ar to tas ir jādod padomus savam pārvaldniekam, ka ievadu skaitītāju jānomaina pirms verifikācijas termiņā vai jebkurā gadījumā jānomaina. Tas būtu pirmais un tas ir vislētākais. Otrs, cik es sapratu, mēs visi sapratām, nonācām pie secinājuma, ka tieši jaunie skaitītāji ir tas risinājums no dzīvokļu īpašnieku puses. Un kopībai jāpieņem lēmums, kas aizliedz uzstādīt neverificētus, bet jau lietotus skaitītājus. Jo no savas prakses varu pateikt, ka vidējais ūdens radījums uz skaitītāja ir kaut kur 400-500 kubikmetri ūdens. Tas nozīmē, ka viņam tam skaitītājiem ir jau pie 10 gadiem. Un tas nav, man liekas, tas nav pieņemami. Līdz ar to lētākais risinājums ir pieņemt lēmumu, uzstādīt tikai jaunus skaitītājus un pagarināt termiņu, darbības termiņu līdz 6, varbūt pat vairāk gadiem, lai vispār nebūtu pieauguma naudas ziņā šādam risinājumam. Jo tas tomēr tā ir tā galvenā problēma. Paldies! Pirmam kārtam milzīgs paldies Norai, Alvim, Līgai un Dmitrijam par to, ka padalījies ar savu pieredzi un cik es saprotu, un kā man arī liekas, dzirdot visu, ko jūs teicat, cienījamais skatītājs. Pats pirmais, kas tev ir jādara, tev ir jāpieklauvē pie kaimiņa durvīm. Tev ir jārunā ar saviem kaimiņiem. Tik tiešām jums visiem kopā, visiem dzīvokļu īpašniekiem ir jāizveido kopība. Kopība atbildīga un ieinteresēta dažādu problēmu risināšana. Nekad viss nav rožains, es domāju, ka jūs man piekritīsiet. Vienmēr ir kaut kas tāds, kur kopā var atrast nepieciešamo risinājumu. Un es domāju, ka pats galvenais šajā gadījumā ņemiet vērā, sekojiet mums līdzi, dažādos sociālos tīklos un arī ielūkojoties mūsu mājaslapā mājoklis.lv, jo mēs noteikti piedāvāsim jums risinājumus ne tikai saistībā ar ūdens starpību, bet arī runāsim par vēl daudzam citam ļoti aktuālam lietam. Būsim kopā, atradīsim vienu pareizu ceļu, taisno ceļu un ātri sasniegsim mērci – sakoptas un sakārtotas mājas. Sakoptas mājas kopā ar mājokli. Paldies!